Mūsu misija ir aizsargāt mūsu klientu kapitālu un atklāt izcils nākotnes iespējas, vienmēr saglabājot likviditāti. Tu nepelni naudu lecot turp un atpakaļ, bet izpētot labas iespējas, labas idejas un būt pacietīgs un ļaut, lai viņas izaug. Un nopelnīt to lielo naudu, nevis mazliet šurp un mazliet turp. Daudzreiz min, ka aktīvi pārvaldnieki nevar pārspēt pasīvos fondus, pasīvos indeksus. Nu, tā nav taisnība. Mēs esam pārspējuši gan S&P, gan MSCI World. Un mēs esam pārspējuši MSCI World par kādiem arī vairāk nekā 50%. Kas ir mūsu veiksmes formula? Acīm redzot, mēs kaut ko darām citādāk nekā citi. Ļaut uzvarētājiem turpināt uzvarēt. Bieži vien, kad nopelna naudu vienā pozīcijā, ir tendence fiksēt peļņu, pateikt paldies un tad gaidīt nākamo brīnišķīgo iespēju. Es jums pateikšu godīgi, nav tik daudz tās brīnišķīgās iespējas. Ja tu kārtīgi veici savu darbu un atradzi tādu brīnišķīgu iespēju, ja tu saproti to narratīvu, ja tu saproti to potenciālu, tas grūtākais, kā Čārlis teica, ir gaidīt. Bet tas ir tas pats svarīgākais. Šī ir pozīcija, kurā mēs iegājam, kad vēl nebija skaidrība, mēs iegājam ar maziem procentiem, bet ar to, ka tā kompānija aug, mēs kļūstam ar vien vairāk pārliecināti savā tēzē. Un es nebūtu pārsteigts, ja pāris gadu laikā šī kompānija izaugt reiz 5, un 10 gadu laikā ir iespēja, kad tur varētu pielikt 0 klāt. Lielā nauda pat vēl nav sākusies kustēt. Bet tā gaidīšana ir grūta, ja? Ir vēlme fiksēt peļņu, bet mēs to nedarīsim. Mēs esam prātīgi, bet mums ir jātic mūsu tēzēs, kamēr narratīvs turpina strādāt vai kļūst ar vien spēcīgāks, mums to jārespektē. Vienkārši formula. Reiz 4 peļņa, reiz 2 reizinātājs, tas ir reiz 8 ciklā. Tas mums liekas interesanti. Nevis pelnīt 10% mēnesī uz vienu varu kompāniju. Bet tas prasa pacietību. Mūsu sagaidītais ienesīgums šajā stratēģijā uz gadu bija 10%, mēs esam to laikam pārspējuši janvārī. Bet turpmāk mēs joprojām redzam lielu potenciālu mūsu tēzēs. Bet mēs būsim arī pacietīgi.